dzīves laikā par mūsu galvām veļas simti un tūkstoši dažādu nedienu. Pat paši lielākie veiksminieki reiz pa reizēm tomēr spiesti risināt kādu ķibeli. Skaidrs, ka mūsu dziļākā vēlēšanās ir, lai problēmas vienkārši nebūtu. Lai vienā jaukā dienā tās izbeigtos pilnībā, taču sūrā realitāte ir citāda. Problēmas ir dabiska mūsu mūža sastāvdaļa, un tās pāries tikai līdz ar paša dzīves beigšanos. Tāpēc vienīgais, ko šajā sakarā varam darīt ikdienas atvieglošanai, mācīties problēmas pēc iespējas labāk atrisināt. Nu, ko tur mācīties, jūs teiksiet? Bet es jums saku, tā ir lieta, ko patiešām var apgūt. Un vislabāk to darīt jau skolas laikā. Šodien raidījumā skatieties, kā aktieris Lauris Subatnieks kopā ar skolas biedru gandrīz nosvilināja klasi. Viņš viss salda, bet kaut kā mēs apdzēsām. Ko nozīmē atbildīga problēma risināšana? Jo tad, kad problēma sākas, ir tipiski, ka mūs pārņem emocijas. Tiksim pie vienkāršiem, bet iedarbīgiem problēma risināšanas paņēmieniem. Man jāpasaukāja par to. Bija dienas, kad es gāju mājās no skolas, es raudāju. Ja es redzētu, kad klases biedru apceļ, es pie viņa pieietu un paprasītu, kāpēc viņa apceļ un ar pārējiem izrunātos. Dailes teātra aktieru Lauri Subatnieku satiekam pie Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas. Te viņš mācījies vidusskolas klasē un kopš izlaiduma neko bieži skolā nav rādījies. Patīkami ienākt skolā, ja nav jāmācās. Es iepriekš mācījos Baldonas vidusskolā, un es pārnācu vienkārši, māte man dzīvo Rīgā ar patēvu. Un tad es pārnācu uz Rīgu mācīties, dzīvot uz Rīgu, vajadzēja, protams, skolu. Un šī te skola bija, es dzīvoju Mežu parkā, tuvākā, arī gotiskākā. Tad vēl emo nebija modē, tas bija pirmais emo. Es nekrāsojos gan, bet es biju depresīvais. Pēc gadiem atkal ienākot savā skolā, Laurim tā šķiet mazāka. Stundu saraksts gan vēl ierastajā vietā un izrādās, tajā atrodam arī Laura skolotāja vārdi. Kādreiz, man liekas, bija 2 maiņās stundas mums. Valdemārs Losjovs joprojām pasniedz fizkultūru. Ar viņu gādību mēs ziemā braucām uz Mežu parku slēpot. Es domāju, neviena cita skola nebrauc 95. 96. gadā. Un dien? Nē, es tikai paskatīšos. Es netraucēšu. Es droši vien tā esmu bijis, bet es neatceros. Viss ir izmainījies. Lauris atceras, ka tolaik īsti nav varējis saprast, kam tāda vidusskola vispār vajadzīga. Vecākus ar savu neziņu gan nav pārāk traucējis. Viņi par visām nebūšanām parasti dabūjuši zināt no direktors. Tāpēc ceļu uz šo kabinetu Lauris var atrast kaut vai aizvērtām acīm. Es kādreiz biju spiests diezgan bieži apmeklēt arī direktors Henings kabinetu. Vidusskolā man negribējās iet uz skolu, un es bieži negāju. Tomēr direktors zvanīja jau uz mājām, un tad es biju spiests iet pie viņas runāties par savu turpmāko likteni. Izremontēts. Jā, tagad man pie skolas direktora vismaz vairs nevar izsaukt. Vai ne? Galu galā ar zināmām pūlēm Laurim tomēr izdodas atrast arī savu klasi, kas viņam saistās ne tikai ar mācīšanos, bet arī gluži vai pirotehnikas izgājieniem. Šitā te bija mūsējā fizika, ģeogrāfija. Mūsu klases audzinātājs bija pasniedz algebru, ģeometriju un fiziku un informātiku. Šis bija galds, pie kura es sēdēju. Es ar savu draugu Kārli. Katru nedēļu bija 2 dežuranti, kas pēc stundām salika krēslus uz galda, izslaucīja un izmazgāja. Te bija kādreiz vienā kaut kādā gadā, neatceros, uz Ziemassvētkiem, piekārts pie griestiem, tāds milzīgs
kā viņus sauc uz Ziemassvētkiem, tu taisi no salmiem tādus puzuri tādi. Mēs te tīrījām ar Kārli. Kārlis, domāju, bišķīt padedzināt. Nu, bišķīt pielīd. Viņš viss salmi. Bet kaut kā mēs apdzēsām, kaut kāds viens tas lielais puzurs nozag, bet Kārlis teica, ka man esot bijusi laba reakcija, nekāda. Bet es vienkārši biju pilnīgi pārakmeņojies no šoka, jo es nezināju, ko darīt. Skolas laikā Laurim vēl nebija ne nojausmas, ka kādreiz viņš varētu kļūt par aktieri. Viņam tolaik patika gan humanitārie, gan eksaktie priekšmeti. Uz teātri gan viņš negāja, pat ja klasē visi tur devās. Viņam labāk patika mājās palasīt grāmatu, paskatīties kādu videofilmu vai aizstaigāt uz vecerīgu izklaidēties. Stundu pastošana tad arī bija Laura vidusskolas perioda lielākā problēma, kas pašam toreiz tā nemaz nešķita. Tajā laikā noteikti likās, problēma atrisināsies pa sevi. Nu, principā, arī kaut kādā ziņā. Nu, kā problēma? Nu, nenāk uz skolu. Normāli negāju uz skolu. Tāpatās viss no rīta aiziet uz darbu. Es tā kā pamostos, arī apguļos guļu tālāk. Kad man zvana direktori. Nu, tad, protams, klausies lekciju, kāpēc to tā, kas te notiek vispārībā. Mēs te tevi te, jā, tu te neko. Nu, tu noklausies, kādu pusgadu mēģini vairāk iet uz skolu. Nu, tā risina problēmas. Es domāju, ka atbildīgi problēma risināšu, tad tomēr nevis domājot par visiem, lai visiem būtu labi un kā tomēr pret sevi atbildīgs esi. Par sekām, analizēt cēloņus, sekas. Pirmkārt pret sevi, es domāju, jo tā ir tava dzīve. Šajā ziņā Laurim ir taisnība. Problēmas mēs katrs izvēlamies risināt dažādi. Taču psihologi uzsver, galvenais, lai saulaicīgi iemācāmies to darīt atbildīgi. Bet kā lai zina, ko tas vispār nozīmē? Manā skatījumā atbildīgi nozīmē pirms meklēt problēmu sevī. Un tad nolikt vainu uz apkārtējiem. Sākt ar sevi. Tas ir grūts jautājums. Wow, atbildīgi, kā tas varētu būt. Jūs man tagad uzlikāt uz lāpstiņām, jāsaka, atbildīgi. Tā, lai no tās problēmas, kas radusies, neciestu neviena, ne otra puse, atrast kompromisu vajag. Ka tu jebkurā mirklī esi gatavs atbildēt par to, ko tas izdarījis. Ja es sasitu kaimiņam, pieņemsim, vai piesmērēju bļodi, tad es viņu pats arī izmazgāju. Kā jau varēja paredzēt, vienota viedokļa nav. Tātad jautājumu ekspertei, kā tas ir problēmu risināt atbildīgi. Atbildīgi ietvertu to, ka mēs spējam domāt arī tālredzīgi, ka mēs spējam pārstāvēt savas intereses, tajā pašā laikā apzināties, kā mans šodienas lēmums ietekmē arī citus cilvēkus. Tā ir spēja paskatīties uz situāciju no otra cilvēka redzes punkta. Bet, lai sāktu domāt, kā problēmas risināt, vispirms derētu saprast, kas tad tās īsti ir. Kā psihologs skaidro, kas īsti ir problēma. Droši vien pats vienkāršākais veids ir, ka tu nevari sasniegt mērķi, ka tev ir kaut kāds čēršļi. Tāds žargons sinonīms varētu būt, ka tu esi frustrēts ceļā uz mērķi, bet vienkārši sakot, tu nevari izdarīt to, ko tu gribi. Ja bērns atnāk mājās un stāsta, ka man tur apsaukā vai man tur aizskar, nevienmēr var teikt to, ka pats vainīgs vai tiec pats galā, jo tas bērns pats no sevis neiemācīsies šīs problēmas risināt un arī šīs situācijas atpazīt. Otra galējība ir tā, ka vecāki saka, tad sit viņam pretī vai dod pretī, bet arī jāatcerās to, ka bērns nevienmēr spēj šo situāciju līdz galam izprast un izvērtēt, vai šajā situācijā viņš tā kā sevi fiziski aizstāvot nenodarīs tam otram pāri, un vai šī fiziska
fiziskā spēka pielietošana tajā situācijā ir tiešām nepieciešama. Tātad problēmu risināšanas prasmes mums katram ir vitāli nepieciešams, jo bez tām dzīvē sanāk daudz vairāk nepatikšanu un sarūktinājumu. Taču ne jau visiem izdodas apgūtās ģimenē. Tāpēc lieti nodara sociāli emocionālās audzināšanas stundas, kur skolēni pamazām var uztrenēt savu emocionālo intelektu, tostarp prasmi atbildīgi risināt problēmas. Tikt galā ar problēmām bērni mācās attīstot sevi īpašības, kas nepieciešamas veiksmīgai problēmu risināšanai. Tās var iedalīt 3 galvenajās grupās. Pirmkārt, tā ir emociju pārvaldīšanas spēja, jo tad, kad problēma sākas, ir tipiski, ka mūs pārņem emocijas. Stress, galvā ir vai nu tukšums vai arī troksnis. Piemēram, ieraugot kontrolu darbu uzdevumu, skan tikai viena doma galvā: šausmas, ārprāts, es neko nesaprotu, es neko nezinu, es tūlīt izkritīšu, es esmu jau nesekmīgs, un tas aizpilda visu domāšanu, un vispār racionālais prāts tiek atslēgts tajā brīdī. Otra lieta ir spēja pārvarēt pretestību, arī iekšējo pretestību. Teiksim, kad ir jāizvēlās vai pildīt mājas darbu vai iet ar draugiem spēlēt futbolu. Un tad ir ļoti svarīgi atrast individuālo jēgu, kāpēc man to vajag. Un vēl viena lieta ir, kā izturēt atšķirīgu viedokli. Izturēt, nemēģinot obligāti argumentēt, pārliecināt, reaģēt kaut kādā veidā, bet uzklausīt un, tu tā domā. Jo tas vienmēr paver ceļu, lai varētu izpētīt dažādas alternatīvas, lai meklētu risinājumus problēmu gadījumos. Turpmāk raidījumā praktiski paņēmieni, kā atbildīgi risināt problēmu situācijas. Ja es redzētu, kad klases biedru apceļ, es pie viņa pieietu un paprasītu, kāpēc viņa apceļ, un ar pārējiem izrunātos. Lai redzētu, kā dzīvē norisinās sociāli-emocionālās audzināšanas stundas, devāmies uz vienu no 39 Latvijas Universitātes projekta atbalsta skolām Aizupes pamatskolu. Protams, stunda, kurā piedalījāmies, ir tikai viens no daudziem puzles gabaliņiem. Šoreiz, noskatoties īpaši sagatavotas mācību video, 6. klase apsprieda, kā jūtas bērns, ko skolā apceļ un ko darīt, ja pats esi nonācis šādā situācijā. Tātad šajā klipā, kāda bija šī meitenei, kāda bija tā problēma? Viņa bija jauna savā klasē, un viņa nevarēja iejusties, jo visi viņu tā kā ignorēja. Un kā viņa šo problēmu centās risināt? Viņa darīja visu tas, kas viņai patīk, un viņa arvien vairāk iejutās. Un kā domā, kā viņa jutās sākumā, ierodoties tajā klases kolektīvā, kas viņu nepieņēma? Ļoti slikti, kad draugi ir vissvarīgākie. Un kā tu, ja būtu šīs meitenes vietā, kā tu rīkotos? Vai tu arī censtos kaut kā izcelties? Es arī darītu tas, kas man patīk, un tad varbūt pajautātu, kādēļ viņi nepieņem mani, un viss. Censties, lai tie klasebiedri labāk iepazīst. Un man patika tas, ko šī meitene klipiņā teica, ka viņa darīja daudzas labas lietas, jo bieži vien mēs izvēlamies varbūt pieslēgties tai grupai, kas dara kaut kādas sliktās lietas, un mums tas liekas ļoti pieņemami, un ja mani nepieņem tādā veidā, tad es izcelšos ar kaut ko sliktu, un tad es jutīšos šai grupai piederīgs. Bet nevienmēr tas grupas kopējais viedoklis ir tas svarīgākais. Ja mēs tomēr izdomājam, un ka mēs būsim personība, un mēs ar savu viedokli iesim un pastāvēsim, tad arī reizēm ir tā, ka arī šis grupas viedoklis mainās. Dāvid, varētu pastāstīt, kā tu jūties, kad tev bija dzīves posms tāds, ka tu nomainīji skolu un iegāji jaunā klasē, svešā klasē, kur tu nevienu nepazini? Pirmās sajūtas vienmēr ir tādas dīvainas, liekas, ka neviens nenāks klāt, nesveicināsies, ies prom. Pirmajā dienā man tā bija, bet vēlāk ar laiku un nedēļām tad visi nākas, saka čau un tā tālāk. Pēc tam visi sadraudzējāmies. Ja es redzētu, kad klases biedru apceļ, es pie viņa pieietu un paprasītu, kāpēc viņa apceļ, un ar pārējiem izrunātos, kāpēc tā ir, kas notiek, ka tā ir, kad
zēnam sāp vai tai meitenei, ka raud, piemēram. Nu, un tā mēģināt palīdzēt, varbūt izrunātos ar klases biedriem kaut kā. Bet, Gvido, vai tu tajā situācijā nebaidītos, ka tā pārējā klase var nostāties pret tevi, jo tu tagad aizstāv vājāko? Nu, it kā tā jau būtu lielākoties daļā, bet nē. Es palīdzētu. Tieši tā, Malecis, jo Gvido tāds arī ir, ka viņš tiešām arī aizstāv ļoti īpaši meitenes, un tas ir ļoti apsveicam, kad nebaidīties aizstāvēt labo. Viss nedrošāk mēs jūtamies tad, ja mēs nezinām, ko darīt, ja mēs nezinām, ko sagaidīt, bet ja bērns jau šai situācijai ir gatavs, viņš noteikti jau, varbūt ne pirmajā reizē, bet nākamreiz jau viņš zinās, ko darīt, kā teikt un kā reaģēt. Jo kas ir svarīgi mācīt nevis kā nedarīt, bet kā darīt. Aizabas skolas direktori novērojusi, ka visizplatītākās skolēnu vidū ir savstarpējo attiecību problēmas, nedraudzēšanās, konflikti, ķīviņi, apsaukāšanās, arī apcelšana par to, ka kāds labāk mācās vai netik smalki ģērbjas. Esmu novērojusi, ka skolā bērniem ir savstarpējas saskarsmes problēmas, veidojas grupējumi, kur dala turīgākos, mazāk turīgos bērnos. Bērni viens otru bieži apsaukā, ir varbūt grūtības saprast, ka cits cilvēks ir savādāks nekā es. Ir grūti gaidīt uz otru bērnu, būt iecietīgam, saprotošam. Kad bijām 2. klasē, no meitenes saņēmu ar gumiju zābaku, jo aizstāvēja draudzeni. Pagājuši gadu tā kā mani klases biedreni kaitināja un es viņai gan izmācis izplēsu. Vienā klasē man apsaukāja klases biedreni un es viņai toaletes papīru iemetu. Vienā klasē es dēļ dusmām ļoti izlamājos. Mani ir viegli sadusmot, un ja man kāds uzkliedz, tad man pilnīgi gribas kliegt pretī. Bet ir tā, ka es padomāju un tikai tad kaut ko daru. Parasti. Un tāpēc es nekliedzu pretī, bet es saku vispār, kāpēc tu tā dari? Un ja man nevar atbildēt, es pats saprotu, tas vispār bezjēdzīgi. Šīs stundas īstenībā ļoti, ļoti vērtīgas ir man arī kā, es esmu ne tikai kā klases audzinātāja un skolas direktora, bet arī kā mamma. Arī man kā mammai ir ļoti vērtīgi šīs visas stundas, un es domāju, ka kaut kas tāds būtu arī nepieciešams vecākiem, vai kā lekciju veidā, vai kā kaut kādas apmācības, jo ir daudzas lietas, kas mums liekas pats par sevi saprotams, ka to jau iemācīs ģimene. Ģimenei liekas, ka to iemācīs skolā un galu galā neiegūst tas bērns. Viņš neprot to situāciju varbūt atrisināt tādā draudzīgā ceļā, cieņpilnā ceļā, nevis tā kā apdraudot savu drošību. Ļoti svarīgi ir tas, ka viņi redz, ka viņi ar šīm savām problēmām nav vieni, kā arī pazīstamiem cilvēkiem, tam pašam Laurim Reinikam vai Annai Rozītei, arī viņi ar šādām problēmām ir savas skolas laikos saskārušies, un no tā citu piemēra viņi arī var paņemt kaut ko sev. Un tas, ka par šīm lietām tiek runāts un ka to nenoklusē. Un arī šajās stundās ļoti daudz viņi atļaujās stāstīt, viņi runā par savu pieredzi, kura varbūt nevienmēr ir tik pozitīva, bet arī ir svarīgi to savu sāpi nepaturēt iekšā, bet ar viņu izrunāt un kādam prasīt padomu. Ļoti interesanti ir skatīties visādus videoklipus un uzzināt, kā savaldīt dusmas, kā būt mierīgam un kā, piemēram, atrisināt dažādas problēmas. Parasti jau ir tā, ka apsmēja par kaut kas nesanāk. Un visādas tādas lietas arī par tām sekmju lapām, kad citi tur mācās labāk, citiem sliktāk iet sportā. Pirms 8 gadiem es sāku mācīties šajā skolā pēc 6-gadniekos. Es nebiju tā kā visi citi bērni manā klasē, es nebiju tieva. Un mani apsaukāja par to. Bija dienas, kad es gāju mājās no skolas, es raudāju. Es negribēju nākt uz skolu, man negribējās mācīties. Bet ar laiku es pateicu sev, nē, es vairs neraudāšu, es būšu stipra un
Jā, un ja man kāds kaut ko teica, es aizgāju prom, es neklausījos. Es, piemēram, bišķiņ labāk mācos nekā daži citi, un tāpēc mani apsaukā. Es cenšos palīdzēt viņiem, bet tāpat tā nepalīdz. Kā es saņemu sekmi lapas, tā atkal zūbre. Es iemācos, ka vajag izcelties ar to, kas man padodas. Man arī sports nepadodas. Es gandrīz vienmēr atskrienu pēdējā. Bet man matemātika labāk sanāk nekā dažiem citiem. Skolā ir ļoti svarīgi mācīt šīs lietas par tām savstarpējām attiecībām. Ja šīs problēmas nerisina, no viņām bēgot, jebkurā gadījumā bēgot no tām problēmām, tās problēmas nepazūd. Arī bērniem to stāsta, ka ja to problēmu nerisina, viņa nepazūd. Viņa ir jārisina, jo ja nemācēsim sadzīvot ģimenē, mēs nemācēsim sadzīvot klasē, vēlāk jau mēs nemācēsim sadzīvot ar kolēģiem un pēc tam veidojot savu ģimeni, kādas attiecības rādīsim saviem bērniem. Problēmu risināšanas prasmes ir jāmāca kopš bērnības, un paļauties, ka gan jau cilvēks kaut kādā dzīvē izkulsies arī bez tām, nav prāta darbs. To apstiprina psihologi un min visai pārliecinošus piemērus. Bērna problēmu risināšanas spēja attīstībā nenovērtējama nozīme ir vecākiem. Protams, arī skolotājiem, bet īpaši vecākiem. Un saistībā ar to, ja bērns sāk iet kādā pulciņā, tad agri vai vēl, jebkurā vietā, vai pulciņā, vai skolā, lai kur viņš būtu, viņam radīsies kāda problēma. Būs vai kāds konflikts, vai kaut kas nepatīkams, vai kaut kas netaisnīgs likās. Es kādreiz gāju tautiskajās dejās, un man bija tāda problēma, kad atnāca jaunas meitenes dejot. Un vienkārši viņas aiz manis pēkšņi sāka runāt par manis sliktas lietas. Un tad pievienojās arī dažas meitenes, kuras sen jau iet dejošanā. Beigās viņām paprasīja, kāpēc viņas tā dara. Viņas nespēja atbildēt. Un tāda pirmā instinktīvā reakcija ir neiet vairāk uz turieni. Un tad bērns saka, es neiešu vairāk, man vairs nepatīk. Un ir ļoti būtiski, ka vecāks veido to aizmuguri un sazinās ar skolotāju vai izpēta situāciju, kas notika, un palīdz bērnam noturēties, ja vien tas ir piemērot un iespējami. Jo pretējā gadījumā bērns iemācās un uztrenē šo algoritmu, ka tikko ir problēma, tā es eju prom. Ja tagad jūs jau esat droši par nepieciešamību apgūt problēmu risināšanas prasmi un gribat to iemācīt arī savam bērnam, sākumam te būs daži vienkārši, bet iedarbīgi paņēmieni. Luksafors ir lielisks vizuāls apzīmējums, kas ilustrē 3 soļu tehniku problēmu situāciju atbildīgai risināšanai. Ideja ir tā, ka mēs mācām, tikko problēma ir radusies, vispirms ir stop, ietur, pauzi. Tātad maziem bērniem tas ir luksafors sarkanā gaisma, lielākiem jauniešiem tā ir vienkārši pauze, stop, uzreiz apstājies, nevis reaģē un nepieļauj, ka emocijas tev pārņem. Tad ir dzeltenais mirklis, kad tu pārdomā alternatīvas, un tad ir zaļais, ka tu rīkojies. Kad satraukums par kaut ko ir tik liels, ka nevar saprast ne rīta, ne vakara, bet blakus nav neviena mierinātāja, ir jāiemācās saņemties pašspēkiem. Tad var palīdzēt prasme realizēt iekšējo runu. Kā tas izpaužas? Ka es mācos ar sevi runāt. Un tas parasti sākās no tā, ka es runāju ar mammu vai ar citiem pieaugušiem, ar skolotāju, ar draugiem, bet tad pamazām es spēju to lietot arī iekšēji, ka nav neviens cits blakus, kas man var dot padomu, un nav neviens, kas var man nomierināt. Tad es varu aprunāties ar sevi kā ar prātīgu cilvēku. Līdz ar to gan sevi mierināt stresa situācijās, gan arī sevi iedrošināt, gan arī plānot rīcību, komentēt pats savu rīcību un teikt, tā, tagad paskatīsimies, kas man ir jādara. Visbiežāk problēma netiek atrisināta, jo tā iestrēgst un iesaistītās puses dusmīgi aiziet katru uz savu pusi. Tomēr produktīvāk būtu komunikācija nepārtraukta. Kā turpināt komunikāciju, ja radusies problēma vai pat konflikts, nenogriežot kā ar nazi? Tas saistās arī ar to spēju izturēt otra cilvēka atšķirīgo viedokli. Nevis pateikt, ka tās ir muļķības, liecies mierā un beidz tā domāt, bet teikt, redz, kā tu domā, es atkal domāju tā. Ja arī redz, kā tu domā, izstāst vairāk, kā tu to redzi. Un līdz ar to komunikācija var turpināties. Un problēma risināšana nevis iestrēgst kādā posmā ar konfliktu, bet var turpināties.
Vai esat kādreiz dzīvē attapies, ka pēc ilgāka laika tomēr itin labi saprotat kādu viedokli, kas agrāk šķitis pilnīgi aplams? Tad lūk, problēma risināšanas brīdī jāceņš šos nesaprašanas un saprašanas mirkļus gluži apzināti maksimāli satuvināt. Viens no elementārākajiem veidiem, kā mācīt, risināt domstarpības, ir skatu punktu maiņa. Ja? Iedomāties no otra skatu punkta. Tas normāli cilvēkam parasti neienāk prātā, bet to var iemācīt. Ja? Automātiski to nedara. Psihologi norāda, mēs bērniem vairāk sakām, ko lai viņi nedara, bet nesakām, ko viņiem darīt. Tomēr tā ir ģimenes un arī skolas loma mācīt bērnam, ko darīt, kad problēma ir radusies. Un lūdzu, tikai ne pēc principa, sadod viņam vai neņem vērā, jo nez vai bērns pratīs izvērtēt, kad šīs stratēģijas atbilstoši pielietot. Savukārt vienmēr rīkoties pēc viena modeļa būtu ļoti nesaprātīgi, jo kāda gan atbildīga problēma risināšana sanāks, ja viens visu centīsies nokārtot ar dūrēm, bet otrs klusi sarāvies sēdēs stūri un centīsies neņemt galvā. Par nelaimi šobrīd apmēram šāds skats paveras daudzās klasēs, un to nu bērni paši automātiski neatrisinās, jo problēma risināšanas prasmes neiegūst piedzimstot. Tas ir jāiemācās dzīves laikā, lai izdodas.